nedarbojās auto strāvas ligzda, jeb tā sauktais piepīpētais, un kur mums visbiežāk ir problēma. Pirmais, ar ko noteikti mēs jau varam sākt, ir drošinātājs. Ja mums būs kāda problēma bijusi, pārslodze vai izslēgums, izsitīsies drošinātājs. Nomainam drošinātāju, ja viņš mums izsitās vēlreiz ar izrautu ierīci, tad meklējam tālāk problēmu. Un kur visbiežāk arī ir problēma, šo ligzdu bieži mēs paši sabojājam, spraužot iekšā ierīces vienu otru, kaut kas nav kontakta, paspraužam stiprāk. Un iekšā mums ir vidējā daļa un korpus. Un noteikti sekojoši kāda no iekšējās korpusa daļas piemetās pie ārējā korpusa, kā rezultātā rodas īsavienojums. Tādēļ ir ieteicams apskatīties, kas notiek šeit iekšā. Ja vidējā metāla daļa nekur neskarās klāt, tad viss mums ir kārtībā. Bet bieži vien, ja mums ir laukā drošinātāji, tad kāda no šīs iekšējās metāla daļas ir pieskārusies uz korpusu un mums rodas izslēgums. Varbūt noder.